Sveicināti! Tagad es un mani kolēģi sīkāk pastāstīsim tieši par dažādām COVID-19 vakcīnu tehnoloģijām un ar tām saistītajiem mītiem. Vispirms sīkāk pastāstīšu tieši par mRNS vakcīnām no ražotājiem Pfizer un BioNTech, kā arī Moderna. Kā jau nosaukums liecina, mRNS vakcīnu aktīvā viela ir tieši pats mRNS, kas satur informāciju par to, kā ražot vienu konkrētu SARS-CoV-2 vīrusa proteīnu. Tas ir virsmas proteīns S, jeb bīķa proteīns, ar kura palīdzību vīruss piesaistās mūsu šūnām, lai tās inficētu. Šī instrukcija tiek iepakota tauku pilieniņā, jeb lipīdu nanodaļiņā, kas pēc uzbūves ir ļoti līdzīga mūsu šūnu membrānām. Un tā ir nepieciešama, lai šo aktīvo vielu mRNS droši nogādātu mūsu šūnās. Tajā brīdī, kad mRNS nonāk šūnā, šūna aktīvi sāk ražot šo S proteīnu, tieši tāpat, kā tā ražo mūsu pašu proteīnus. Taču, atšķirībā no mūsu pašu proteīniem, mūsu imūnsistēma uzreiz saprot, ka šis proteīns nav mūsējais un tiek iedarbināta plaša imūnās atbildes reakcija, tajā skaitā antivielu atbilde, kas nepieciešama, lai organismu apmācītu atpazīt, identificēt un iznīcināt vīrusu nākamajā sastapšanās reizē. Ja ir interese sīkāk iepazīties ar šo mRNS vakcīnu tehnoloģiju, aicinu noskatīties video, kas publicēts Latvijas Biomedicīnas pētījumu studiju centra Facebook un YouTube lapās ar nosaukumu "Kas COVID-19 vakcīnām vēderā?". Tātad viens no vispopulārākajiem mītiem mRNS vakcīnu sakarā, ar kuru cilvēki ļoti plaši dalās sociālajos tīklos un ziņu portālu komentāros, ir tas, ka šī mRNS var izmainīt cilvēka gēnus vai integrēties cilvēka DNS, un tādēļ ir sagaidāmas būtiskas ilgtermiņa blaknes. Tātad mRNS vakcīnas lietošanai cilvēkos tiešām pirmo reizi apstiprinātas tieši COVID-19 slimības sakarā, taču šī tehnoloģija ir pētīta jau gadiem, tajā skaitā cilvēkos. Un nekas neliecina, ka šī vakcīnas mRNS, kas būtībā iedarbojas vien uz nelielu daļu cilvēku šūnu, nav pamata domāt, ka tā varētu modificēt mūsu organismu. Visticamāk, šis mīts sakņojas pirmkārt ļoti pamatotās un normālās cilvēku bailēs no šīs jaunās tehnoloģijas, kas iekļauj ģenētisko materiālu un nanodaļiņas, un otrkārt konkrētā pētījumā, ar ko cilvēki ļoti plaši arī dalās dažādos sociālajos tīklos, kur apskatīta šī SARS-CoV-2 vīrusa genoma fragmentu integrācijas iespēja pēc infekcijas šūnās. Taču šis raksts ir ļoti plaši jau kritizēts arī zinātnieku aprindās, un vairāki citi pētījumi jau ir apstrīdējuši šī notikuma iespējamību, balstoties uz to, ka visticamāk izmantotas nekorektas metodes. Taču pat neskatoties uz to, ka šāds notikums varētu būt iespējams vīrusu infekcijas kontekstā, kur šūnā nonāk vesels vīruss ar pilnu tā genomu, šis vīruss šūnās replicējas, ja pavairojas, nav pamata domāt, ka vakcīnas mRNS, kas satura instrukciju tikai par vienu konkrētu vīrusu proteīnu, un šūnās šī mRNS molekula netiek pavairota. Attiecīgi, nav pamata domāt, ka šī mRNS molekula varētu pat nonākt šūnas kodolā, nemaz nerunājot par to, ka tā varētu modificēt mūsu organismu. Turklāt, vakcīnas pēc būtības tiek dizainētas tā, lai ātri izsauktu imūno atbildi un ātri tiktu noārdītas. Tas jo īpaši attiecas tieši uz mRNS vakcīnām, jo mRNS molekula pēc būtības ir ļoti nestabila un organismā ātri noārdās. Tātad mūsu šūnās ir specifiski vairāk mehānismi, kas paredzēti tieši mRNS molekulu noārdīšanai. Bez jau minētā vakcīnas mRNS vienā šūnā var atrasties 50 līdz 300 tūkstoši citu mRNS molekulu, un šīs molekulas atrodas nepārtrauktā sintēzes un degradācijas apritē. Ja paskatāmies uz šo tabulu, tajā apkopoti
apkopoti dažādi pētījumi un informācija par to, ka dažādās šūnās mRNS ir dažāds pussabrūkšanas laiks, kas ir no dažām minūtēm līdz dažām dienām. Attiecīgi, arī vakcīnas mRNS šūnās nesaglabājas, bet tiek noārdīta. Līdzīgi arī šis vakcīnas produkts S-proteīns tiek producēts tikai tik ilgi, kamēr šūnās ir šī vakcīnas mRNS. Un arī pats S-proteīns šūnās nesaglabājas, un imūnsistēmas atbildes reakcijā gan ātri tiek noārdīts. Nākamais mīts, kas ļoti plašu sabiedrības rezonanci izsauc dažādos komentāros, ir tas, ka vakcīnās ir dažādas toksiskas un bīstamas vielas, piemēram, grafēna oksīds, smagie metāli vai pat vielas, kas paredzētas mūsu izsekošanai. Bez tam cilvēkiem ir pārliecība, ka vakcīna sastāv no mums slēpju. Uz šo mītu atbilde ir tāda, ka visu Latvijā reģistrēto COVID-19 vakcīnu sastāvs ir publiski pieejams Eiropas zāļu aģentūras mājaslapā. Ja ir interese iepazīties ar kādu konkrētu vakcīnas sastāvu, ierakstot Googlē vakcīnas nosaukumu, piemēram, Comirnaty, jau pirmais ieraksts jūs aizvedīs uz šo Eiropas zāļu aģentūras mājaslapas vakcīnas aprakstu, kur var iepazīties arī ar vakcīnas sastāvu. mRNS vakcīnas pēc būtības ir ļoti minimālas. Tātad bez šīs aktīvās vielas mRNS tās satur arī lipīdus, kuru nosaukumi gan izklausās ārkārtīgi sarežģīti, tomēr to funkcija ir pavisam vienkārša. Tie veido jau minēto lipīdu nanodaļiņu, kurā iepako vakcīnas aktīvo vielu mRNS. Bez šīm divām galvenajām sastāvdaļām mRNS vakcīnas satur vēl dažus stabilizatorus, kas ir vienkārši sāļi un cukurs, un tie savukārt nepieciešami, lai nodrošinātu veiksmīgu vakcīnas uzglabāšanu, un padarītu vakcīnas vidi pēc iespējas līdzīgu arī cilvēku iekšējai videi, atkal ar mērķi, lai vakcīna droši un neskartu nogādātu mūsu šūnās, un tā varētu veikt savu funkciju, proti nogādāt šo mRNS instrukciju S-proteīnu ražošanai un imūnās atbildes izsaukšanai. Attiecīgi vakcīnas nesatur smagos metālus, nesatur grafēna oksīdu, nesatur dzīvesudrabu. Protams, vakcīnas var izsaukt alerģisku reakciju, piemēram, atbildē uz polietilēnu glikolu, taču medicīniskais personāls ir apmācīts, kā rīkoties šādās situācijās, un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc pēc vakcinācijas visi tiek aicināti uzgaidīt šīs 15 minūtes. Tāpat, runājot par blakusparādībām, kā pēc jebkuru citu zāļu lietošanas, arī pēc COVID-19 vakcīnu saņemšanas, iespējams blakusparādības. Ar šo blakusparādību sarakstu un biežumu arī var iepazīties jau minētajā Eiropas zāļu aģentūras publicētajā vakcīnu aprakstā. Un kā pēc jebkuru citu zāļu lietošanas, pēc vakcīnas saņemšanas nepieciešams novērot savu veselību un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu. Mēs dažādos plašsaziņas līdzekļos daudz dzirdam par šīm vieglākām un smagākām blakusparādībām, taču jāatceras, ka šādas blakusparādības ir pēc jebkuru zāļu vai vakcīnu lietošanas. Un tieši fakts, ka mēs tik daudz par tām runājam un tik daudz par tām dzirdam, liecina, ka vakcīnu izstrādes un uzraudzības process ir padarīts pēc iespējas caurspīdīgs un neviens necenšas no sabiedrības neko slēpt. Tieši otrādi atbildīgās institūcijas cenšas panākt to, lai vakcinācijas process būtu pēc iespējas informēts un drošs. Turklāt, dažiem no jums varbūt pēdējā laikā lasot komentārus sociālajos tīklos un citur, ir radies iespējas, ka šīs blakusparādības ir trakākas par pašu slimību. Taču lūkšu atcerēties, ka šos komentārus visticamāk raksta vakcīnu pretinieki, kas aktīvi komentē zem katra ar vakcināciju saistītā ieraksta, kamēr intensīvās terapijas pacienti un tie vairāk nekā 2500 cilvēki, kas diemžēl Latvijā no COVID-19 ir miruši, šādus komentārus Facebookā neraksta.